Labdien, brāļi, māsas! Labdien, Ināras Mūrnieces augsti godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze! Ievērosim satversmi. Netraucēsim tautas vēlētam deputātam paust savu īpašo viedokli. Ja kādam nepatīk šis īpašais viedoklis, ir ētikas komisija, kur jūs varat izskatīt, pieslēgt aizskulišas spēles un nolikt šo deputātu pie vietas pa iejaukšanos noteiktajās sfērās. Tālāk. Lūgums: nepārkāpjam satversmi un netraucējam deputātam paust savu īpašo viedokli. Lūdzu par likuma projektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Lūdzu, netrauciet man paust savu īpašo viedokli. Šis ir īpaši svarīgs likums, kam es iesniegšu arī savus priekšlikumus. Kāpēc? Tieši šis likums ir saistīts, kāpēc mums, Saeimas deputātiem, ir viszemākā uzticība iedzīvotājos. Latvijas Republikas Saeima ir kā 30 gadu atpakaļ šeit mīstošā augstākā padoma. It kā juridiski augstākā vara. Bet faktiski, man liekas, ja mēs katrs deputāts godīgi paskatīsimies un padomāsim, tā tas nav. Ko apliecina arī Kalnozola kungs, es jums atgādināšu, ka darba kārtībā ir likumprojekts grozījumu likumā par valsts noslēpumu un aicinu runāt par minēto likumprojektu, par kuru jūs esat pieteicies debatēs. Noklausieties lūdzu sarunu manu teikto līdz galam, un tas spriežot, vai viņš attiecās uz likumu vai neattiecās. Un tad, labi. Es pagaidām gaidu, kad man atļaus izteikties. Šo faktu, ko es jums tikko minēju, apliecina ar SAAB direktoru uzvedību, kurš praktiski slaptās no tautas vēlēt deputātu. Mums, izskatot šo likuma projektu, ir iespēja atgūt tautas uzticību un sakārtot sistēmu, ka tautas deputāts ir augstākā vara Latvijas Republikā, nevis specdienesti. Pie kam mans īpašais viedoklis ir, ka mūsu pašu specdienesti veido deputātu tēlu, ka mēs esam tie vainīgie pie visa nesakārtotībās sistēmas valstī. Specdienesti mūsu valstī, nevis mēs nosakām, kurš būs specdienesti pēc LPSR VDK metodēm un VT laikiem stili nosaka, kurš būs ministrs. Nevis mēs, dārgie deputāti. Aptverat to, līdz kam mēs esam nodzīvojuši, ka nevis deputāts ir augstākā vara, bet specdienesti, kurš pateiks, tu vai tu būs ministrs. Specdienesti pretējas atvērsums 18. pantam. Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Specdienestiem ir tiesības pēc šīs likumdošanas, kas mums šobrīd ierobežo tautas vēlēta kalpa pilnvaras. Pie kam? Liela mūsu specdienostos ir vēl ieteikumi no LPSR VDK laikiem. Tāpēc man ir liels lūgums pie reizes atveram čekas maisus, lai skaidri un gaiši mēs izgaismotu, kas šeit notiekās. Man personīgi nepieņem, ka mūsu starpā ir kāds no kolēģi, pa kuriem runā, ka viņa padomu laikos ir nesuši ziņas. Un man ir nepieņemam, ka šādi deputāti vēl ir tuvu pie valsts noslēpuma. Sakārtojam Latvijas sakārtojam Latvijas sistēmu. Atgūstam tautas uzticību, liekam Latvijas iedzīvotāju, strādājam Latvijas iedzīvotāju interesēs un noliekam viņa intereses kā primārās. Noliekam Latvijas un iedzīvotāju intereses kā primārās.
Pārtraucam šīs mazās sīkās intrigas. Esam labi saimnieki savā zemē. Lūgums ir atbalstīt šo likumu un iesniegt savus grozījumus, lai mēs, deputāti, būtu augstākā vara un mums atgūt tautas uzticību. Nobeigumā, ko es gribētu teikt? Mēs visi esam šeit tautas vēlēti deputāti. Dažam ir uzlikti lielāki pienākumi, par ko saņem dažreiz 2 reizes lielākas algas, automašīnas, un viņu pienākums ir organizēt Saeimas darbus, lai mēs kārtīgi varētu izpaust savus viedokļus. Tas nenozīmē, ka šī dubultā alga, dienesta automašīna kādam uzliek tiesības dot kādam vārdu vai atņemt. Paldies!